Sveiki, dāmas un kungi! Pieslēdzamies ķeburu turnīra 3. kārtas 2. spēlē. Jā, mēs esam atpakaļ pēc īsas pauzes. Redzam, komandas stājās, mēģināsim pievilkt šo te tūplāniņu. Tagad, kamēr komandas nav nostājušās, mēs redzam, kas 2. spēlē vispār. Mēs tā arī nepateicām, mēs esam 2. spēlē, bet īsti, teicām jau iepriekš translācijā, bet nu labi, tad mēs varam nokont. Nu kā, redzēji? Beigas nemaz tik sliktas nebija. Te jā. Riņķī vai kā? Varam secināt. Tā, teicām, bet atkārtosim, protams, arī. Tātad 2. spēle PMK Baloži un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Tieši tā, VUGD saīsinājumā. Kas mums šeit ir? Izskatās tā, tad PMK Baloži šodien ir ieradušies 9 cilvēku sastāvā, 10 cilvēku sastāvā, ja? Tas ir ar 4 maiņām, super. Jā. 3 maiņām. 3 maiņām. Jā, 10 cilvēku sastāvā, pāris cilvēki nav. Tu iemesls pagaidām mēs īsti nezinām. VUGD arī ļoti plašā sastāvā. Mēs paši redzam, Baloži jau mēģina svinēt, pirms savas svilpi ir noskatējuši. Pirms savu spēli ir cerams, ka šis te nebūs nekas ļaun nenesīs. Bet tieši otrādi pacels komanda, viņi riktīgi spēlēs uz emocijām. Jā, runāju par komentēšanu. Diemžēl, nebrīnieties, kad mūsu izpildījumā mazliet vairāk entuziasma un būs atbalsta. Par spēlētājiem zilajās formās. Jā, tomēr ir neatklājot visu noslēpumus. Mēs tomēr ir tuvāk. Tieši šo spēlētāju pazīstam un atbalstām. Bet, protams, centīsimies kā var. Tā, tūlīt spēles sākums. Laukumi ir izlozēti ar bumbu no centra izspēlēs PMK Baloži komanda. Un spēle varēs sākties jau pēc īsa brīža. Kā komandām ir gājušas līdz šim? Es zinu, ka PMK Baloži ir nospēlējuši 2 spēles. 2 spēles, ļoti dažādi rezultāti, ļoti dažādu. Neliela nesaprašanās ar VUGD spēlētāju iespējams. Iespējams, viņi bija pa daudz laukumu. Nē, viņam nezinu, kāpēc ir zilā krāsā. Viņš izmēlēs savu formstērpu, lai gan pretiniekiem ir zilā krāsā formstērpu. Tāpēc spēle mazliet ir aizkavējusies. Jā, ļoti dažādas spēles. Es zinu, ka pirmajā kārtā pirmajā spēlē tika laikam uzstādīts rezultatīvitātes rekords. Šī brīža noteikti gūti 11 vārti, bet otrajā tas sāpīgi atspēlējās un palika sausā komanda. Sausā tādā ziņā, ka negūna neviens vārds. Un šobrīd ceram, viņi kaut kur būs vidējo izjūkuši aritmētisko šajā spēlē. Es domāju, ar 6 vārtiem vajadzētu pietikt uzvarai. Protams, mēs esam pārliecināti. Labi, spēle ir sākusies. Spēle iesāk VUGD spēlētāji. Pagaidām droši kontrolē bumbu savā laukuma pusē. Redzēsim, vai kāda komanda šeit sāks ar izteiktu sākumu ofensīvu, vai šeit tieši abas divas komandas vienu otru mēģinās iepazīt. Tuvāk. Redzējām, ka iepriekšējā spēlē Džavaru uzreiz, kurš satikās ar apvienoto enerģiju, ļoti aktīvi sāk uzreiz un ļoti rezultatīvi sāk. Viss 3 vārdus guva pirmajās 5 minūtēs spēles vai 7. Tieši tā, to mēs varam uzreiz arī ļoti noprecizēt precīzi. Izskatās, ka 6 minūtēs ir gūti 3 vārti. Un pēc tam spēle izlīdzinājās un jau diezgan līdzīgā gultnē aizietēja. Redzēsim, kā būs šeit. Es drīzāk gribētu domāt, ka šeit komandas tomēr iepazīs vienu otru rokrakstu. Paši izšķirošākie notikumi būs varbūt nedaudz vēlāk. Jā, lai gan. Skatīsimies. Jā. Šobrīd tā ir spēle. Un ļoti bīstams pretuzbrukums un kāds Bulāns, 8. numurs, iziet 1-1 un negūst vārdsargs. Laba spēle, vārdsargam netika laba spēle kā uzbrucējuši. Ļoti laba iespēja, jau bija iespēja gūt vārds. Netika gūt, redzams. Viens no retajiem stūriem uz šiem te vārtiem iepriekšējā spēlē mēs redzējām, ka visi stūri pārsvarā. Pagalam neveiksmīgi to ievadīja. Jā, bet visi noritēja uz otriem vārtiem, notikā stūri. Esam ļoti bīstami neizdodas izglābt bumbu, būs tomēr stūrs sitiens. Atkal bija ļoti tāds, kā šauksim pa šūpaliem no vieniem vārtiem uz otriem. Tikai bija bīstams moments pie VUGD vārtiem, jau asas moments knapi kamerē patiekot līdzi jau pie
PMK Baložu vārtiem, tieši tā. Kurš citu starpā sargā Pēters Strautmans. Jā, kurš ir... Iepazīsimies ar viņu. Neliels tūplāns, atgriežamies atpakaļ spēlē. Viņš atgriezies šajā, man liekas, ampulā. Es īsti iepriekšējās gada turnīros. Viņš bija zināms kā uzbrukošs aizsargs līdz šim. Jā, tā. Un ļoti bīstam. Un devītniekā bumba, precīzi, ļoti labs sitiens, perfekts teikt. Vārtsargs arī bija mazliet izskatījās nesagatavots, nebija gatavs izdarīt tīģi. Jo aizsardzība diezgan bardakaini nogulēja savu sodu laukumu. Kā rezultātā sitiens no 4-5 metriem, īsti vārtsargu negribētos vainot. Jā, devītniekā, šis bija ļoti viņš bija precīzs. Ļoti netveram. Labs sitiens. Katrā ziņā, jā, bet, protams, no šādām epizodēm jāizvaras saspēlēties starp 3 aizsargiem, tuvu atrodošiem savā soda laukumā. Jā, varbūt arī šeit mazs sods, kā sodīja par to, ka paši neizmanto ļoti labu momentu. Redzēsim, kā tas atstās iespēju spēli. Gribētos jau domāt, kad PMK Baložs. Un atkal bīstams moments. Atkal šķiet, ka tas pat cilvēks spēlētājs 9. numuru, kurš guva vārtus. Jā, precizēsim. Vārtu guvēju. Jā, te mums protokols laikam nav. Nav mums iepriekšējais spēles protokols pie mums. Ruslans Solovjovs ir guvējs, jā. Jā, ļoti jauki. Viņš izskatās, ka varētu būt viens no bīstamākajiem. Šajā spēlē. Šodien. Ko, jo interesantāk. Jā. Redzēsim, kā tas viss rezultēsies. Vai Baložs izdarīs secinājums? Jā, varbūt viņiem. Varbūt ir priekšlaicīgi izteikt kāds secinājums tādus tālāk ejošs, jo nospēlēts 6-7 minūtes un 43 vēl ir priekšā. Jā, tieši tā, un viena vārta tikai pārmērīga mešanās uzbrukumā. Pārmērīga mešanās uzbrukumā noteikti vēl lielāku ļaunumu var radīt. Tāpat kā pārmērīga alkohola lietošana. Protams, nekad to nedariet. Tāpēc kā mēs. Stūra sitienu izpilda Andris Kuksiks. Nē, tas nav pietiekoši labs. Atkal labi piespēle. Un viņš gūst vārds. Kārlis Bulāns. Ļoti. Nē. Tur bija korpusā. Tur, Skatāmies, tiesnesis ļoti aktīvi iesaistījās spēlē. Ļoti agresīvi ar viņu, kā sacīt, komunikāciju mēģināja vērst VGD komandas spēlētāji, par ko saņēma laikam jau jāsaka pelnīt zelta no kartīti. Nevar apstrīdēt tiesnešu lēmumus, viņš tāpat viņas nemainīs. Ērziņā par epizodu ļoti līdz galam, kā sacīt, nospēlē ar gaļu ienes vārds. Bet ar ko viss sākās? Ar ļoti neprecīzi Andri Kuksika stūra sitienu centrējumu. Jā, redzēsim, vai VGD tā bija visticamāk tikai sagadīšana. Vai VGD puiši izdarīs secinājumu un vēl uzticēs viņam izdarīt šos centrējumus. Spēle noteikti būs ļoti fiziska. Es pat gribētu teikt fiziskāk nekā bija šīs kārtas pirmā spēle. Priekšā pabrēm! Atstāj! Labi, met! Katrā ziņā, runājot par fizisku spēli, mēs vērojām arī iepriekšējās šo komandu spēles, ne savstarpējas, bet vispār. Un VGD spēlē ļoti fiziski, ļoti atletisku futbolu uz otru pārkāpumu robežas. Iepriekšējā spēlē tas viņam deva rezultātu, viņam izdevās uzspiest savu spēli beigās. Viņi fantastiski atspēlējās, atgādināsim no rezultāta 1-3. Ticiet vai nē, bet no rezultāta 1-3 komanda nepadevās un uzvarēja ar 5-3. Pēdējos 4 vārtus palabo gūstot ļoti īsā otrā puslaika pašās beigās. Izskaņā, jā. Tagad pie laukuma pievēršai, kamēr kolēģis. Bīstams, atkal moments rasās viens aizsargs, kurš gan tiek galā. Un atkal sekos piespēle. Nē, šoreiz ir iespējams, ka... Opā! Sitiens, negaidīts sitiens. Vārtsargs nebija gatavs šim Galīgi sitienam. Viņš gaidīja centrējumu visticamāk. Un tāpēc tikai ar skatienu pavadīja tīklā lidojošo bumbu, kuru vārtos raidīja
Kaspars Špēls. Es atvainojos. Jā, ļoti meistarīgs sitiens. Jā, es gribētu teikt, ka hokeja terminoloģijā, ja varētu izmantot metiens no aizsarga, zem aizsarga, ja sitiens zem aizsarga negaidīja, nevārds saka jā. Un ļoti precīzi. Visi bija pārliecināti par centrējumu. Jā. Nu jā, strauja rezultātu maiņa no 0-1 uz 2-1. Ļoti, jā, tas ir nospēlējis par labu PMK Baloži, ļoti aktīvi. Izskatās, ka komandas vidējā meistarība varētu būt neliela kripatiņa augstāka pagaidām vismaz, jo tīri... Es domāju, līdzīgi. Nu, skatīsimies, kā ar favorītu statusu pašu izcīnīto viņi tiks galā. Jā, katrā ziņā spēle redzēsim, ka tā turpināsies tik rezultīvi. Šobrīd ļoti rezultīvs sākums. Kas 3 vārti 10 minūtēs. Jā, šādi varētu turpināties. Tad mums gaida ļoti rezultīva spēle. Baloži mēģina spēlēt pēc pirmās komandas, pēc pirmās spēles ritma gandrīz un gūt vārds pēc ļoti liela kvantumu vārdu. Bet es šaubos, ka tik rezultāts spēlē. Sandis Vilcāns pārbaudīja PMK Baložu vārdsargu modrību. Pēters Strautmans tika diezgan veiksmīgi ar to galā. Un Baloži var vērkt savu uzbrukumu. Un diezgan labi izspēles krasta centrējums. Ļoti labi. Vārdsargs spēlē lieliski. Bet vēl nav beigusies situācija. Bumba ir palikusi, mēģina savērt visu. Kas šeit bija? Stūrs ir piešķirs stūrs. Ļoti labi. Bulāns Kārlis ļoti veiksmīgi nospēlē centrā, tehniski nokontrolē bumbu, izvirzīja kreisajā malā Jānis Krasta. Centrējums, kurš nesastop. Jā, kurš ir? Tagad, kad bīstams prezidents, aizsargi ir aizkavējušos kaut ko. Un bumba ir vārtos. Jā, redziet, aizsargi netika atpakaļ. Mums gaida īsts vārtu festivāls. Jā, izskatās. Ļoti labi. Jā, iespējams, mēs varam runāt par īstu. Katrā ziņā rezultatīvāko spēlētāju saraksts pēc šīs spēles noteikti mainīsies kardināli, jo 4 vārti 11 minūtēs. Jā, jo katrā ziņā mums šobrīd tā aizsardzība katrā ziņā nav dominējošā. Nedominē. Teiksim tā, lai nenoniecinātu aizsargu savās komandās, teiksim, ļoti spēcīgi spēlē uzbrucēji un uzbrukoši spēlē komandas. Nu, redzēsim, vai tā turpināsies. Es gribētu domāt, ka komandas izdarīs secinājumus un mazliet sakārtos tomēr savu aizsardzību, jo šādi tomēr skriet pārgalvīgi un visu laiku visiem mesties uz priekšu un riskēt savu vārdu došanu diez vai var visu spēli. Atkal Vugādē ir uzbrukumā. Tikko bija bumba vēl Vugādē laukuma pusē, viņi jau ir uzbrukumā piespējams pie viņu bīstamākās spēlētāja 9. numura. Jā, atkal ir otrajā epizodē gribētos aizrādīt, ka ne ļoti veiksmīgi nospēlēja aizsardzībā. PMK Baložu spēlētāji iespējams nebija veiksmīgā komunikācijā. Haosiņš bija jūtams haosiņš. Jā, varbūt vārdsargam vajadzēja arī koriģēt mazliet spēlē aktīvāk, bet labi, tas viss spēles epizode. Tas jau ir noslēgusies jau sen un spēle turpinās. Steika ar roku. Nu labi. Katrā ziņā no šiem 4 vārtiem PMK vārti ir bijuši. Negribu izcelt šo komandu, bet, teiksim, mētiet. Tie bija tādi loģiskāki vārtu gūmi tomēr. Jo ugunsdzēsēji abas gūva pēc... Es nenoniecinu viņu vārtu gūmus, bet tur bija vienkārši... Viņi ļoti labi izmantoja haosu sodu laukumā. Bija iespēja, un viņi to izmantoja. Iepriekšējā spēlē, kur mēs varam principā nosaukt par neizmantoto iespēju spēli. Džavars viens pats izšķērdēja, absolūti. Negribu teikt nekādu skaitli, bet liela daudzuma kvantitāte izdevība. Jo labāk mums. Skatīsimies, ar ko tas viss beigsies. Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, gribētu arī, ko redzēju, PMK Baložu šodien spēlē drošāk, izmanto flangus, jo mēģina iztaipīt spēli. Iepriekšējā spēlē tomēr tika mēģināts uzreiz dot uz tālos. Un atkal ļoti daudz Kaspars Šēls un Kārlis Bulāns ar uzbrukumu smēlē. Pikās, jā, ka viņi ļoti mēģina atkal dažādot spēlēt, nemēģina tikai vienveidīgi dot uz priekšu, bet gan ar centru izmantot, gan arī staipīt aizsargus. Un pagaidām tas arī ir devis rezultātu. 2 vārti, 2 smuku vārti.
Bumba laikam paliek ugunsdzēsējiem. Ugunsdzēsējiem bumba. Tā jau ir spēlē? Nospēlēja, nocīnījās līdz galam, pierādījās tā vajag darīt. Labi! Tā arī kamera bija briesmā. Bet. Viss beidzās komentētājiem labvēlīgi un, Labi! Ļoti. Paskatās! diemžēl aizkadrā palika trika spēle no PMK Vārtsarga puses. Jā, viņš mēģināja uzmundrināt komandu, iespējams izmantot netradicionāls. Labi, vēl jābūt, ja viņš tāds jau izpildīs šajā brīdī, tad viņš turpinās tādu pašās spēlēt. Redzam, ļoti fiziski spēle, ļoti tāda tiešām asa spēle, cīņa par katru centimetru, teikt, laukumā. Lai gan, ka ļoti, netipiski šādām spēlēm jau ir šeit 4 gūti vārdi. Labi! Skatāmies, kad arī balsta centra aizsargs. Arturs Paivls bija iesaistīts mazliet devies uzbrukumā. Parasti viņš tomēr cenš cementēt aizsardzību, bet iespējams mainījuši kaut ko spēlē. Labi piespēle, bet adresāts Bumbu uzņēma samērā labi, bet viņa tālākais lēmums nebija īsti pareizs vai tehnisks. Bet tas neko nenozīmē. Bumba viņiem paliek un viņi jau kādu minūti ir iespieduši baložus viņu laukuma pusē. Un atkal ievadīs Bumbu spēlē. Un skatīsimies. Baloži atkāpušies īpatnēji. Sākumā ļoti labi izmantoja vīdu, arī gājas priekšu. Šobrīd izšķēri mazliet iespiedušies savā zonā paši. Redzēsim, vai tas ir labākais lēmums īstenībā šādā līdzīgā spēlē atkāpties un atdot iniciatīvu pretinieku komandai, vai tas nav mazliet tomēr riskanti, vai tāda nepieciešama gan jau varētu būt. Bet varbūt tiešām tūt redzēsim pretuzbrukuma taktika atkal. Ļoti labi piespēl, un neapstrādā Bumbu 11. numurs nešaubos, Jūras Lauris. Jā, un šajā gadījumā es tiešām nepazādēju viņu uzvārdu, tas ir Jūras Lauris, vārds uzvārds. Jā. Dabām, Jūri! Un atkal Bulgārija ļoti strauji sāk mainās notikumi. Vienu brīdi jau šķita, kad PMK ir pārņēmis iniciatīvu un pēc neveiksmīgās pirmās minūtes jau tā kā sāka visu kontrolēt, bet izrādās, ka nē. Šobrīd spēle kontrolē jau pēdējās minūtes 5 diezgan droši, varam teikt, ugunsdzēsē. Opa, šeit bija spēle bez bumbas, šāds. Šitajā galā tas pats bija, jau! Spēle bez bumbas, pārkāpums no bumbu. Šitajā galā tas pats bija, ko tu nesvilti? Varam dzirdēt fonā, kad maiņa soliņš Wow! ļoti bīstams sitiens, kā ir Bulāna izpildīja mazliet pārlikt. Ļoti bīstami. Varam dzirdēt, kad ļoti aktīvi līdzi jūt savai komandai soliņš un līdzi tai. Tas ir labi. Tas ir labi, tas, protams, ir vajadzīgs emocijas, vajadzīgs viņas nedrīkst pārāk kā sakāpinās, bet emocijām, protams, ir jāatbalsta savu komandu. Vārtsargs ir devies Bumbas meklējumos. Tikmēr fonā jūtam, kad Imantā ir sākusies lokālas nozīmes diskutēt. Es pieņemu, vai iespējams, no kāda no automašīnas. mašīnām pārbauda savu jauno subwooferu. Jā, izrāda. Viņi iespējams rūpējas, lai spēlētājiem būtu labāks spēles ritms. Nomierinošā Eminem dziesmas pavadība. Ļoti interesanti mēģināja noslēgt uzbrukumu. 3. numurs šķiet Bulgārijas sastāvā ar papēdi spēlējot. Bumba samērā reti aizkavējās laukuma vidusdaļā. Pārsvarā spēle notiek vai vienā laukuma pusē vai otrā. Vidusdaļa tā šķērso ar tādām pārsvarā garām piespēlēm.
Jā, sākumā izskatījās, ka tā būs cīņa par vidu, cīņa par kontroli. Tas būs tikai īsts brīdi noritēja. Šobrīd tiešām abas divas komandas mēģina ātri, kā teicu, ātri pārvarēt laukuma vidusdaļu un uzreiz jau mesties vārtu virzienā, gūt vārts. Tu ļoti pārbaudīji vārdsargu modrību ar sitienu no centra. Bet, atcerēsimies, kam tie futbolā katrs sitiens rāmī varbūt. Nekteniks. Pilnā loza. Jā, tieši tā. Ajāna. Iepriekšējā spēlē gan Džavaru vārdsargs rādīja, ka tā šeit diez vai notiks. Jā, tomēr jāpierāda kaut kāda meistarība. Jā, šeit. Lai pacelt rokas gaisā un svinētu vārtu guvu. Oi, cik muļķīga epizode. Nomināli aizsargi mazliet kaut kur bija pazuduši, aizkavējušies un atstājuši tikai vienu uzbrukošo spēlētāju savu aizsardzībā. Kurš arī netika galā ar kārtējais hauss. Jā, tas bija haotiski. Jā, haotiski. Kaut kur ir samainījušies. Un VGD atkal guva vārds. Izvirzās vadībā. Jā, atkal pēc pirmajā uzvirzās vadībā. Ļoti strauji, kā teicu, ļoti straujas maiņas. Abas komandas jau ir izitušas uzvaras tuvumu vai kā to vēl nosaukt. Vajom! Katrā ziņā nekas vēl nav izšķīries 3-2. Katrā ziņā mēs noteikti nevaram šeit prognozēt uzvarētāju arī, jo, kā jau redzam, ļoti maiņas. Bet tomēr es gribētu atzīmēt, ka mazliet tomēr Baložam vajadzētu sekāt pret aizsardzību un komunikāciju, īpaši vārdsarga aizsarga komunikāciju, kas mazliet tomēr klibo šajā gadījumā jāsaka. Bet, protams, ļoti daudz laika viņam šo visu mainīt. Tagad viņiem nāksies spēlēt atkal uzbrukošāk, atkal. Kur jūs tik dziļāk, kas kam piespēj? Zinām arī ne tikai VGD soliņš, bet arī... Aktivizējies ar Baložu soliņš. Centrējums? Jā, arī mēģina dot norādes, palīdzošas norādes spēlētājiem, vai tās viņi dzird. Grūti teikt, bet katrā ziņā tāds mēģina arī palīdzēt uzmundrināt komandas biedrus, mēģina norādīt, kur vājās vietas šobrīd uz laukuma. Atkal šobrīd, protams, nav jēgas teikties VGD vārdsargam, kurš arī devies atkal bumbas meklējumos. Protams, viņa komanda ir vadībā, bet laiks ir pārāk daudz, lai varētu tā vienkārši novilcināt laiku. Domāju, ka šādās epizodēs tiesnesis varētu arī kādā mirklī nepievērt acis un parādīt zeltainu kārtīgi. Redzēsim, kā viņš izvērties. Varbūt ne konkrēti šādā, jo te vēl bija aptuveni mērķiecīga virzība pa laukumu, bet... Jā, katrā ziņā atgādināsim, ka VGD spēlētāji jau vienu kartiņu saņēma par tieši komunikāciju ar tiesnesi, tā ka redzēsim, kā ar iespēju tas būs atstājis. Gribētu domāt, ne visiem tiesnešiem patīk, ka ar viņiem spēlētāji apstrīd viņu lēmumus, tā ka redzēsim, kā tas atstās uz turpmāku lēmumu pieņemšanu šīs te epizodes. Kā nedaudz neitrālākam skatītājam šī spēlē, diemžēl ir jāsacina, kad savu spēli labāk sakārtojas ir ugunsdzēsēju komanda. Mēs runājam tagad ātrs. Es to pasaku diezgan bīstamā uzbrukumā dodās Kārlis Bulāns, izdara labu sitienu, kas gan ir nedaudz virs vārtiem šoreiz. Jā. Atgādināsim viens vārds, viņš jau ir gūs. Jā, viņš guva viens vārds. Vērtiecīgs gājiens bija, atkal mēģināja izmantot pa malu, lausties cauri, sitienas vārtiem bija, protams, labi. Vārdsargs kļūdās un bumba uzreiz ir jau uzbrukuma zonā, bumba pie Kaspar Šēla, arī vārtu guvēja, vienu vārtu atkārtot sitienas. Bīstam. Divi bīstam sitieni, pirmo vārdsargs atvairīja kāju, bet tā saukto Dabavačku. Šķēls nerealizēja, sitot vārtiem garām. Viņš arī nomainās. Laukumā atgriežās Juris Lauris ar 11. numuru.
Ja es teiktu, ka man vārdsargs kārtējo reizi devies, mēs varam pavērot arī otru vārdsargu, kurš tur varbūt mazliet sašuts. Pēdējās 3 minūtes var atvilkt elpu. Jā, un varbūt izskatās mazliet sašuts par aizsargu un savām darbībām, varbūt pārdomā, ko varēja darīt veiksmīgāk. Labi, izskatās, ka bumba ir atkal atrastā, tūlītās tiks atkal raidīt spēlē. Ļoti negribētu uz domāt, bet izskatās, ka UGD iespējams arī bremzē tempu šādējādi ļaujot atpūsties saviem spēlētājiem un arī... Jā, viņiem ir tikai 2 mājiņas. Laukumā ir vēl viena komanda ieradusies. Tā izskatās jaunā paudze. Diezgan mērķiecīgi ir nolēmuši tur arī palikt. Tā ir. Un tā bija ļoti rupi fiziska spēle. Tiesnesis to fiksē. Tā, centrējums. Labs centrējums, bet... Bumba. Ugunsdzēsēji nospēlē tā kā pienākās. Jā, veiksmīgi. Un beigās izcīna bumbu. Atsitien no vārtiem. Viss kārtībā tādā ziņā. Ugunsdzēsējiem PMK. Cerības jāatliek uz nākamo reizi. Laiks vēl ir daudz, bet ar katru sekundi ar vien mazāk. Jā, ka pirmais puslaiks īstenībā lēnām varētu tuvoties. Jā, jo ātrāk viņi gūs izlīdzinājumu, jo mierīgāk viņi varēs justies. Jo arī veiksmi varētu atgriezties. 9. numurs ļoti labi kontrolē pagaidām savas darbības. Ļoti labi, viņš kreisajā malā regulāri rada bīstams draudz. Negaidīt centrējums, it kā tika iepauzējis spēlētājs, bet pēdējā brīdī izdarīja centrējumu, kuru pa vidu pat pārtvēra Juris Lauris, raidot bumbu vārtu virzienā, tomēr vārdsargs bija uz vietā. Aizsargi ļauj izdarīt sitienu. Gādēs spēle ļoti bīstamā. Vecajā vārdsargs arī bija mazliet izgājis no vārtiem. Gaidīt, kā aizsargs ir. Es jau gribētu teikt, ka nemazinot epizodes bīstamību, kad šoreiz vārdsargam būtu bijis jāpaņem arī, ja sitiens būtu bijis precīzāks. Bet